what we have here. Uztaisīsim Get Ready With Me. Tad mums ir atnākusi paciņa no Maybelline. Es jau esmu atvērusi savas paciņas, bet es gribu arī jums parādīt, jo mēs šodien viņas izmēģināsim, tas produktus. Un tad mums ir... Vēl es pirmo reizi redzu tik tādu pārdomātu. Jā, ar paciņu. Viens. Protection. Un šeit ir paši produkti. Jūs visus var layerot kopā vienam otram virsū. Un es izvēlos pēdējo opciju, kas būs mitrinošs, tad būs lifting efekts un tad būs mirdzums. Viss, ko es vēlos. Tad šo te liftingam būs šis, mirdzumam būs šis. Es ceru, ka jums patiks šis video, jo es pēc jūsu pieprasījuma esmu atsākusi, ar šo video atsāku likt Get Ready With Me. Oh, it's a runny motherfucker. Es zinu, cik daudz likt, ok. Viņš mežo tik labi. Viņš ir ļoti viegls. Tāpēc es arī domāju, ka viņus visus var arī likt vienam otram pa virsu, jo viņi nav smagnēji. Ok, Nivea. Tad šis bija mitrinošais serums. Tālāk mēs liksim šo te liftinga serumu, par ko es reāli tādu pirmo reizi dzīvē lietošu, tā kā redzēsim. Šim ir tieši tāda pati konsistence. Viņi visi smažo tik labi. Un pēdējais būs šis te mirdzumam. Manuprāt, tas jau mums ir šobrīd, bet ļoti patīk šī konsistence. Viņa ir nedaudz savādāk nekā iepriekšējiem. Šī ir tiešām tā kā milky. Ok. Oficiāli obsessed. Un es šodien gribu izmēģināt šo te, viral Maybelline Superstay Foundation. Paldies, milzīgs Maybelline. Tagad mums ir svarīgs uzdevums saprast, kurš tonis es esmu. Varbūt šito. 128. Okay, un es mēģināšu viņu uzlikt ar Beauty Sponge. Bet varbūt man vēl jāuzliek primeris, es īsti nezinu. Liekam šo primeri. Ok, man liekas, viņš iet uz beigām. Piektdiena, un varbūt jums rodas jautājums, kur es taisos. Diemžēl nekur. Es vienkārši izdomāju, ka es varētu uztaisīt Get Ready With Me un parunāties ar jums, jo man šobrīd ir tik daudz jāmācās, ka, manuprāt, visas māja brīvdienas vienkārši paies mācoties. Tad es viņu sakratīju. Es nezinu, vai man likt labi, es likšu uzreiz. Es ļoti ceru, ka tas ir pareizais shade match. Ok, vai jūs tā kā to redzat? Pirmkārt, perfekts shade match. Otrkārt, paskatieties, cik labi viņš saplūst ar manu ādu. Tā kā ir grūti pateikt, ka man ir vispār kosmētika. Es neesmu liels matētās kosmētikas fans, bet šis... Tā kā vēl joprojām var redzēt to mirdzumu, kas man nāk no primera, skin prep, no tiem visiem serumiem, ko es uzliku, tā kā... My new favorite foundation? Es nelikšu vairāk, bet es esmu pārliecināta, ka šis foundation ir arī buildable. Var, protams, vēl redzēt kaut kādas nepilnības, bet man pietiek ar vienu slāni. Arī es gribēju piebilst to, ka neskatoties to, ka es uzliku 3 serumus, uz manas sejas reāli uzliekot tonālo, nekas nepīlojas off. Parasti šīs ir tās zonas, kur man kaut kas tā kā lobās nos, bet šoreiz tā reāli nav. Tāpēc tas ir vēl viens pluss tiem Nivea serumiem. Paskaties, cik labi. Es reāli pabeiguši krāsoties, nu vienkārši sēdēšu savā istabā. Reāli kopš es sāku kontūrēt savus uzacis ar concealeri, the eyebrows have been... Tad varbūt, kā jau jūs redzējāt, es vakar ieliku haul ar drēbēm, kas man atnāca. Obviously, tur vairāk ir vasaras drēbes, bet es arī sūtīju drēbes savam upcoming ceļojumam, kas ir uz Parīzi, manā vārda dienā. Mēs ar manu draugu reāli neesam vispār izplānojuši neko tādā ziņā, ka ko mēs iesim apskatīt, kur mēs iesim vakariņās un tā. Un es esmu ļoti liela plānotāja, viņš ir more of a let's go with the flow guy, bet I don't fuck with that. Man noteikti vajag sākt plānot lietas. Vienkārši vajag sadarīt, bet viss, par ko es varu domāt, ir freaking studiju darbs. No.
Šis also ir reāli viens no maniem, nevis viens, bet tas ir viss, ko es lietoju tagad savām uzacīm. Es nezināju, ka L'Oreal ir brow gel. Paskatieties, kas notika ar manu Hourglass concealeri. Mana mamma nomet manu make-up somu uz zemes, un šis vienkārši saplīsa. Bet, es still varu dabūt to produktu ārā, bet studīdarbs nākamnedēļ ir jāiesniedz. Viņš gatavs 15. maijā. Ņemam Say bronzeri. Liekam šeit. Perfection. Bet jā, tad mēs taisam pa pāriem. Es taisu savu labāko draudzeri. Un mums ir diezgan daudz, kas vēl jādara. Mums ir arī problēmas ar mūsu darba vadītāju. Un vienkārši komunikācija bija nekāda. Šobrīd mums vēl joprojām nav neviena komentāra par mūsu līdz šim uzrakstīto no mūsu darba vadītāja. Tā kā, ja tur reāli viss ir dimbā un bezmazai, gan jau tā nav, bet bezmazai viss ir jāparaksta, tad mums par to nav nemazākās nojausmas, jo viņš nekādus komentārus nav devis. Priekšā vēl ir eksāmeni, bet es pat neesmu tik satraukusies par eksāmeniem, kā es esmu par studiju darbu prezentēšanu, vispār viņa pabeigšanu, jo, kā jau es teicu, mums ir diezgan daudz, kas vēl jādara. Just great. Viss dāmas ir labākais bronzeris. Also, guys, look. What the fuck happened? Man pirmoreiz dzīvē nolūz naks. Pirmoreiz dzīvē kopš lieku nagus. Pirmoreiz nokrita. Man manikīrs ir nākam otrdien. What the hell? Paskaties, cik labs izskatās my base. Tagad liksim pūderveidu bronzeri. Look at that. Un, protams, ka man vislabāk make-up sanāca tad, kad man nekur nav jāiet. Šis ir vienkārši fenomenāli. Un tātad mans go-to setting spray rituāls ir uzpūst šo te, lai viss tā kā sajiet kopā, viss tā nosēž, un pēc kāda laika uzpūst šo te, kas ir glue, kas noturēs tavu make-upu. See that? Ļausim tam nožūt, un tad mēs liksim šo te. Un tad mūsu make-ups būs ready. Šīgo apēdušos te, citu. Šobrīd manā profilā norisinās konkurss, kur jūs varat dabūt arī šos te uzturbagātinātājus. Viņi ir ļoti garšīgi. This is the finished look, guys. But that's it, guys. Thank you for joining me. Es jums no sirds iesaku gādāties šo te foundation, jo seriously, God's gift. That's it. Un paldies, ka skatījies. I love you all so much. Un tiksimies nākamajā video. Bye!